Trešā pusfināla sērijas spēle starp komandām Florbal klubs Ķekava un Ķekavas Bulldogs noslēgusies ar pārliecinošu Ķekavas komandas uzvaru 10-2. Man līdzās Ķekavas aizsardze Līga Akmeņkalna. Tavs komentārs par šīs dienas spēli? Centāmies izdarīt savu uzdevumu. Kā redzējāt, mums nebija mūsu treneri, bet mums bija lielisks palīgs, kas viņu varēja aizvietot. Treneris iedeva uzdevumu, mums bija galvenais izpildīt šo uzdevumu. Bija jāuzvar spēle. Trešā spēle vissvarīgākā, psiholoģiski arī. Un ko arī tiesim pēc pēdējās uzvaras, lai ir taisnīgs ceļš finālu. Pirmais periods diezgan grūti jums gāja ar to Bulldodžu, teiksim tā, aizsardzības uzlaušanu. Kā jums tomēr izdevās otrajā periodā to spēli pārlaust? Es nezinu, sākumā mēs centāmies pielāgoties nevis centāmies tā, lai mums nebūtu jāspēlē pēc viņu spēles. Tāpēc mēs centāmies nomierināties, skatīties, kā spēle virzīsies, un tad mēs vienkārši sākām savu spēli spēlēt. Tas, ka jums nebija šodien treneris klāt, tas palīdzēja komandai saņemties? Grūti teikt, bet mēs centāmies tieši tā iemesla dēļ, kad parādīt, ka mēs varam arī bez trenera un kad mēs varam, jā. Rītā 4. pusfināla sērijas spēle Oskara Kalpaka pamatskolā. Vai tā būs pēdējā, nezinām. Pirmās 3 pusfināla sērijas spēles esat aizvadījuši vairāk vai mazāk stabili. Kāds prognozes, vai būsiet rīt finālā? Es domāju, ka visas meitenes maksimāli ies uz to, lai rīt būtu finālā. Nav variantu. Neviena meitene negrib vēl. Meitenes grib atpūsties. Nav variantu. Paldies par interviju.